Tā, mirgo. Ap vārdu recording, sarkans rāmīts mirgo. Tas, kas man vajadzīgs, ja? Tas tev nepieciešams, lai tas, kas tiek runāts, viss tiek ierakstīts. Nu, ne jau man, mūsu klausītājiem. Ne jau, mums to vispār nevajag. Man vispār. Bet tamdēļ es šodien agri cēlos pēcpusdienā, lai atskriet uz Oksimorona tiešraidi. Jā, cēlos 3 dienā, tā būtu līdz 6 vēl gulējis normāli. Jā. Nu, sākam šoreiz, jā. Skaitījām. Kā vienmēr klasiskie ar plakstām. Jā. Drīz mums gada jubileja, tad būs pēc gada kaut kas jāmaina. Bet kas pagaidām 3, 4! Rītā, dienā, vakarā 2 glauni zēni. Runā, ko domā, un nedomā, ko runā. Satīriski depresīvajā podkāstā Oksimorons. Kas tas tāds? Kas tieši jāmaina? Vadītājs? Kāds? Jā, arī abi 2. Nosaukums vadītājs. Jāmaina vadītāji. Jāliek vietā Vitolds ar Justīnu. Nu jā. Un tā kā vismaz nopietni cilvēki, kas saka faktčekeri, viņi vismaz pārbaudīs faktus. Vismaz pārziņ GPT, jā. Jā, vismaz. Sorry, atvainojos. Es tev ievadu vārdus nojaucu. Jā, no. Es tev ievadu vārdus nojaucu. Tev bija kaut kas sakāms. Mīļie draugi! Jā, nebija pat iedomājis pareizi. Es kaut kā... Nedēļā! Nenormāli. Forši. Gara nedēļa ir šķīra mūsu mīļa draugi viena no otra. Mūsu mutes no jūsu ausīm. Šķīra izklausījās nepārāk labi. Kanibāliski. Tā būs jāmonta ārā. Nē, lai daudz kungi, Pēteris un Aldis, jūsu mīļākie podkāsteri, ir atpakaļ ar savu verbāli akustisko, orāli akustiskajiem priekšnesumu. Esam atgriezušies. Gara nedēļa, es ap citu biju vēl tieši domāju, parasti kaut kā paiet ir, jā, atkal pirmdienā atkal jāraksta. Man kaut kā šonadēļ sakrities, principā lielāko nedēļas daļu pavadīju veseļojoties. Tad tas laiks vēl, kas izrādās tādā veidā. Man bija saaugstēšanās, un tad es ļoti intensīvi ārstējos, un nekur tu īsti nevari iet, nekur tu īsti nevari neko darīt, un tu kā esi tur kaut kā baigi gara nedēļa biju, un jau tā kā vakar jau biju gatavs. Nu, nezinu, es tevi sastapu, tu biji gana normāls darba režīmā, jā. Nē, es zāles sapiļies, sadzeries zāles, tur kaut kādu pāris stundas, tas ir tā kā normāls cilvēks, tā kā sakarīgs cilvēks. Starp citu, pēc mūsu tikšanās mēs braucam mājās un kaut kā jau neumulīgi sāka palikt. Man bija doma izlaist vēl aplīti, bet kaut kā es sajūtos tā kā ne. Mēs izlaidām to momentu, ka mēs tikāmies. Jā, mēs neizlaidām cilvēki, tagad nesaprotu, pastāstīt, par ko jūs runājat. Par ko te jūs tikāties, jūs solījāt netikties nekad. Jā. Mēs tikāmies Rīgā, McDonaldā. Rīgā, McDonaldā. Viduvējākajā kafejnīcā visā pasaulē, McDonaldā. Jā. McDonaldā. Tikāmies uz kādu... Pēteris Zingars bija pirms tālā ceļa uz austrumiem. Jā. Uzvedām pa burgerīti. Apstājas, un man kā reiz vajadzēja iemeslu kaut kur izbraukt ar mopēdu, un mēs sarunājām, ka tiekamies McDonaldā. Viduvējākajā kafejnīcā pasaulē. Tu kā filmās ar savu mopēdu visur esi, kur nebrauc priekšā tās ādenē, stilīgs džeks ar ķiveri, saules atstarojošs un motorolers tāds matēts, jaudīgs un visā seksī. Slow movie. Jā, slow mo. Viss kā labākajās latviešu filmās. Jā. Tu skaties, ir tāds noziedzīga, kādas bija tas, kā bija? Ilgais ceļš kāpās? Ne. Es esmu no tās vecuma grupas. Starp citu, es ilgo ceļu kāpās pārskatīju gadi 4 atpakaļ. Un kaut kā likās, ka vajag noskatīties vēlreiz visu. Pirmkārt, viņš likās mega īsts tas seriāls. Ja tu viņu skaties pēc kārtas, tā kā apzināt, viņš ir īsts patiesībā tas stāsts man kaut kā tajā no tās kaut kā tā laika, kad es biju viņu redzējis.
Man likās, ka viņš kaut kāda ļoti garas tās sērijas. Patiesībā dzīves stāsts savītais, kas ir tur pastāstīts, tiešām gandrīz, labi, ne no dzimšanas, bet garš dzīves posms. Izstāstīts no 20. gada līdz 80. Jā, sanāk 60 gadi ielikti. 60 gadi ielikti tajā sērijās. Vai varbūt mazāk, jo Ozoliņa aktrise Marta, viņa bija jaunava filmas sākumā, un tad viņa bija pieaugusi sieviete ar pieaugušu dēlu. Apmēram 50 gadu vecums. Tam dēlam jau bija tur 20 pāri vai cik. Nē, tad viņai kādi 50-60 filmā varētu būt. Jā, bet viņi satikās, tad viņai bija 18 vai cik viņa studente bija. Jā, studente, jā. Labi, varbūt ne 60 gadi bluži, bet 40 kaut kādi. Tie bija Ulmaņa laiki, kara laiks, tad meža brāļu laiki pēc kara, un tad mierīgā dzīve. Komunismā pierīgas dzīve. Laimīgā, pierīgas dzīve Jūrmālas mājā. Jā, vecāķos, vai kur viņš tur dzīvo, nezinu. Tā aizkustināja, nezinu, iespējams pat vēl vairāk tā filma aizkustināja, kad viņi skatījos tā kā. Ja es viņu pirmreiz redzēju, man liekas tādā, nepārāk tādā vecumā, man liekas, tas bija tīnis vai kaut kas ap 20 gadiem. Man jau patika, bet laikam to visu es nenolasīju. Un tad, kad es skatījos, saku, labi, nav arī nozīmes, vai tur 5 vai 8 gadi atpakaļ, bet kaut kādi gadi 5 atpakaļ, manuprāt, es skatījos, un man reāli tik atkal viņi uzrunāja. Un, starp citu, pamudinājumais skaidrs soundtracks. Es vadīju kaut kādu jubileju, un jubilārē prasīja, kamēr viņu sveic, var uzlikt ilgais ceļš kāpās. Un es viņu sameklēju, un tad mājās noklausies. Pasākuma laikā sāki skatīties. Ne ar to uzliki titrus pirmās sērijas. Jānoskatās. Jā, jau tik tālu esmu ticis. Sveicis, es savu darbu padarīju. Kas nebūs, pagaidi, to sēriju beigsies uzspēlēt. Paga pauze, un viņš teiks, Marta, kāpēc tu man piekrāp? Oskar, kā tev iet? Laši murdu pietaisīja. Tas bija Mārda, viņš par piekrāpšanu neko neteica. Viņš, man liekas, ierauga pļauku un viss. Viņš negribēja klausīties. Jā, es visu nakti pavadīju ar Rihardu. Jā! Un tur Artūrs gāja kā reizi. Lietuviešu aktieris, kurš jau arī ir ne ar mums. Samērā nesen aizgāja. Jā, tāpēc, ka kaut kad bija kaut kāda samērā nesen bija dokumentālā, kur pie viņa bija aizbraukusi Marta. Es pat biju redzējis fotogrāfiju, kur visa filmēšanas grupā, visi aktieri, visi, kas filmā naidojās, arī visi vienā bildē smaidīgi fočējās. Darba režīmā. Taču ienaidnieki tur bija vācieši pret, fašisti pret komunistiem. Es tā maigi. Jā. Tiešām ļoti foršs garadarbs. Es zinu, viens cilvēks manis iedvesmots arī šo filmu skatījās, iesāka skatīties un līdz galam nenoskatījās. Un tagad ir konkurss, kurš tas ir, kura tā ir? Justīna Cirula! Dāmas un kungi! Tu noņēmi no manis to krustu, tu nosauci vārdu. Justīna, jautājums, kas bija par iemeslu, kas lika apstājas un nenoskatījās līdz galam? Jaunā paudze neizjūt senču auru, bet to atmosfēru caurvījot to likteni. Viņiem tās skudriņas nav no tā, kā viņi sajūt to vecmāmiņu dzīvi tajā laikā. Nē? Laikam. Nezinu, es jau arī tur baigi nepiedzīvoju tos drausmu laikus, bet man kaut kā... Es jau arī ne, bet tās ir mūsu vecmāmiņas. Kaut kur tajā laikā man vecāki dzīvo tajā filmas laikā. Jā. Un tā tālāk es kaut kur tomēr to izjūtu. Bet jaunai paudzei... Tas viss likās tik tā dzīvi un saprotami tas viss. Kā tie laiki mainījās, kur... Jā, kā viņi plūda. Viena iziet, otra ienāk. Jā. Un kāpēc rezultātā mēs tagad esam tādi un šādi saradušies, tādi gudrinieki, kas gatavi atkal nodot savu zemi dēļ, nezinu kā, dēļ, lai mums gāze būtu lēta, lai kas mums būtu vairāk vai labāk. Pēc kādas pārticības mēs tagad skrienam? Pēc cik lielas? Pēc entām mašīnām vai entām labākām mašīnām vai lidmašīnām vai kosmosa kuģiem? Kā mums trūks duraciņi? Šis paliks jautājums atvērts, manuprāt. Vienmēr atvērts, bet... nespēsim atbildēt. To arī tie jocīgie cilvēki, kas jūtu, kā viņi sāk stāstīt, kā bija pie Krieva labāk, tad es gribu pajautāt, kur tā labāk. Es, kad biju pionieru nometnē, es biju vienīgais latvietis, vēl mana māsa bija citā korpusā. Un visi konkursi, visi tie spēles, jociņi, pociņi, visi pionieru važatie, visi bija krieviski. Visi.
Pilnīgi. Krievu tradīcijas, krievu tirgus, jārmarka, konkursi, kas krievu filmās, stafetes, viss krieviski. Filmas rādīja uz lielā ekrāna, tāds kā kinoteātris, ne, bet tāda kā atvērta veranda, milzīga, tikai liela 100 ietilpības. Arī viss krievu valodā, viss pilnīgi. Un tas bija 80. gadi. Un ja tas tā turpinātos, mēs pārvērsos par etnosu uz sienām, tautu meitas, tautu dēli, kā te kādreiz dzīvoja tādi vietējie iezemieši. Viņi te dejoja, dziedāja, govis ganīja un ko tik vēl ne. Valoda izzustu noteikti. Un mums vajag to, lai par mašīnu pārdot savu identitāti, savu piederību mentālo. Draugi, mīļie stulbenīši, nedariet tā, domājiet. Vai uzreiz mīļie stulbenīši. Brauciet tur, kur jums liekas, ka tur ir tas viss labi. Mūsu mājas vieta ir vienīgā šeit. Mums nav vairs ne valodai, ne mums citas mājvietas. Valodai tiešām nav. Ja cilvēks vēl kaut kur aizbraukt iekārtoties, tad valoda jau tā, ka tinās. Es tikko par radio dzirdēju reklāmu kaut kādam pasākumam, kur Rīgā un koncertzāle vai zāle Xiaomi Rīgā ir tāda vai ne lieta? Jā, Xiaomi zāle, Jā, reiz pa naudu pārdeva. Tā ir tā, kas Arēna Rīga bija kādreiz. Jo viņiem ir jau kas sponsorē, tā arī nosaukumā. Es to ķēdīti izvirtināju galvā, bet ja Latvija nosponsorēs 10 gadu budžetu uz priekšu, tas kādi 100 miljārdi vairāk, ja? Ilons Masks var mierīgi to izdarīt, vai arī ķīniešu kāda korporācija. Mēs Latviju nosauksim kā tad? Kā mēs nosauksim Latviju? Ja kas maksā, tas mums atņem identitāti? Par ko iet runa? Tā ir maksimāla padošanās. Tas ir ļoti netālredzīgs redzējums, neredzējums, aklums, pilnīgākais. Tas, kas maksā, tas arī tā arī nosauks. Ir kaut kādas tradīcijas, ir kaut kādas vērtības nacionālās. Labi, tā ir privāta lieta, bet viņa ir augšgalī, viņa tā kā ir virs rakstā ir. Tā. Kā? Es saku, Rīgu nopirks, cik Rīgai budžets? Ir kaut kādi miljardi daži gada. Rīgu nosauksim par Ķīnas provinces kaut kādā nosaukumā. Kā tas tā strādā? Pastāstiet man, nodevēji, dārgie kangari. Jā, bet šo, mīļie draugi, stāstiet komentāros. Jā, mēs te gari neizplūdīs, jo mēs esam satīrisks, nevis depresīvs un politisks tiešraidījums. Satīrisks, depresīvs raidījums. Vai not? Jā, izstāstam Pētera pieredzi ar mopēdu. Var sakot, Aldis brauc naktī ar mopēdu, tikko nopircis pusstundu atpakaļ un turpina stāstīt Aldis. Jā, labi, man jau tur nekas, es aplī nenoturēju, es vienkārši izjāju no aplī, iebraucu zāli. Konkrētāk, lai uzburās aina, kas par apli, liels aplis, kurā vietā tas ir? Rīgā, jā? Pie Ikea. Aha, tas nav gluži liels aplis. Viņš nav mega liels. Nakts bija satiksme 0, apdraudējumi minimāli, pirmie soļi uz mopēda un kaut kas tur sapinās, saspēdījās. Un es vienkārši izbraucu no apļa, tā kā klembarēdams, tā ļurkādāmies, izbraucu no apļa, tur varēja būt, varēja nebūt. Aļa komēdija. Jā, bet kaut kā pātrinājumā vajadzēja tur. Abrīnājumā kārtā es kaut kā noturējos, un kā apstājos. Kā Mr. Beans. Jā, adrenalīns pats par sevi, bet es jau Pēterim sācu, cik daudz visādi domu varēja paspēt, it kā, sekunde, varbūt pat mazāk tas bija. Dzīve pārskrien pāri, jā. Jā, tā summa par mopēdu. Jā, doma. Es par to naudu varēju aizbraukt ceļojumā. Nē, sadauzīju. Vairāk. Gandrīz, vai? Tā kā jā, bet viss veiksmīgi, jā. Un tā Pēteris man stāstīja savu stāstīju, izrādās. Tu tai brīdī spiedzi, kad tev notika, aizvēra acis un spiedzi? Tur jau nav laika. Nebija, ka abām rokām aizvarāts atlaidu stūri. Kā to meitenes dara parasti? Labi. Atlaidu stūri un aiztais acis un spiedzi. Labi, izstāstīju manu stāstu, es piemirstu, par ko mēs runājām. Ja, es izstāstu šo Pēterim, Pēteris saka, kas bija man pārsteigums, es taču arī jaunībā uz javas. Jā, man draugs nopirka javu par 500 rubļiem. Tā vecā tipa vēl ne tā kā. Sanāk jauno?
Nē, vecā tipa, nē, tādu tumšu kiršu krāsas. Jubilējas apaļā, jā. Apaļīgā, jā, kas tad nebija tā agresīva, nebija tāda ar to bāku, tāda kā lielāka, bet tāda apaļāka. Es nezinu, tie, kas zina. Pirms jaunās jāvas iepriekšējā jā. Vecā jau, tā arī to sauc. Jā, bet viņš nopirka jaunu vai viņš pirka viņu lietot? Jau tajā laikā vecās jau tiešām neražoja, jaunās tikai ražoja, bet jaunu tu vēl nopērc. Tās, man liekas, maksāja pāri 1000 rubuļu. 1200, 500. 500 rubuļu, tas taču par tādu naudu, es slaunu. Viņš, man liekas, aizņēmās naudas atceros kā to procesu, jo mēs kojās dzīvojām, mēs tur arī vārījāmies, es apmēram visur blakām līdzās stāvēju. Tajās pašās kojās, kuras logiem mēs vērojām bērna ieņemšanu. Atceries stāstīju? jā, bija tāds stāsts. Vienā no. Jā, tie, kas nezin, par ko mēs runājam, jums nāksies tādu atrast, kaut kurā epizodē Pēteris stāstīja, kā mēs visas kojas saskrēja savos logos, lai pretējās kojās skatītos vienā logā. Topošā tehniskā paudze pubertātes vecumā vēroja no logiem. Bet kaut kāds čoms, kurš laida garām savu laimi to visu redzēt, bet uzskatīja par svarīgāku apskriet pa citām istabiņām un pateikt, lai skatās. Iedomājies, viņš tā kā, es būtu tur skatījies, acis pa plētis nemirkšķināt, paliekas, muti atvēris, tur, kā saka, siekalu notis, čalis, nē, viņš ir, kā saka, tas bija biedrs, kā saka, biedrs Mārtiņš, kurš saka, biedri Pēteri, lūdzu, sauc savus biedrus pie loga. Jo tas karsts laiks bija visiem logi vaļā, un attiecīgi, ja tu tādā sajūsmā iebļaujies, nācies šur, to upuri būtu pamanījuši, tie vērojumi objekti, ja? Upuri! Tur vēl jāskatās, kas ir upuris beigās. Bet viņi bija tik aizraujušies, kā nedzirdēju, tad mēs tur savācāmies, gan jau ne 100 bērnu, ja, bet tā kā strāzdīgi 10. Tā kā strāzdīgi uz laktas, uz vadiem. Vērojām pieaugušo cilvēku mīlestību, jā. Tas jau, kā mīlestības blakus produktu, kā saka. Mēs bijām tajā vecumā, ka tā vairs jau nebija trauma. Es dzirdēju, ka ja bērni redz kaut kādu tādu lietiņu, tad viņi traumējās. Tādi tie vecāki. Tagad, izrādās, jā. Jā, mēs bijām tajā vecumā, ka jau ar sapratni, bet, ar interesi, jebkurā gadījumā. Lūk, mans korišs nopirka javu un iedeva man, kā pareizi žargonā, izkost vai izlaist vai... Izbraukt žargonā. Izbraukt, jā. Un toreiz tas bija Oškalnu tilts, tagad Zemitānu tilts, kurš milzīgā remontā šobrīd, starp citu. Viņš saucās Oškalnu tilts? Oškalnu tilts, Oškalnu stacija, tur bija dzelzceļa. Bet tas taču ir skaists nosaukums. Tas kāds komunists bija gan jau, kurš cilvēkus vai represēja vai atstāja ietekmi uz Latvijas bedīgo nākotni. Oškalns, revolucionārs. Nevis Oškalnu tilts, bet Oškalnu Natilda. Es sapratu, jā, tad labi skaidrs, tātad nomainīju. Zemitāns, kas ir? Bļāviens, mums ir internets pēc slinkums goglēt. Varbūt pagoglē. Jā. Netik laikam. Es domāju, mūsu klausītāji ir gana zinoši. Jā, tas ir Rīgā pie Latvijas. Kojas bija tās, kas, Latvijas balzāms. Tur ir 3 vai 4 ēkas, 4, man liekas, vienādas, un tā pati malējā no Oškalnu tilta, nebet no stacijas uz priekšu, tā bija mūsu ēka, mūsu māja, 5-stāvīga. Es dzīvoju 4. stāvā. Par ko es stāstu? Jāva, ar motociklu iedevu izskriet. Lūk, un es zem tā Zemitāna tilta tur varēja, tagad tur ir savādāk kustība, toreiz savādāk varēja braukt. Man tiesība nebija un saprašana par ceļu satiksmes noteikumiem arī īsti nebija, bet es braucu zem tā tilta un blakus tam tiltam braucot, tā kā zem, tā kā blakus, paralēli tiltam, tur tās 6. Un braucu trolejbus lejā no tā tilta pilns ar cilvēkiem, ar skatītājiem piebildīšu. Un es tajā brīdī neatceros, vai pamēģināt, vai nejauši, vai kā nu būs. Iedevu ručkā, tas ir gāzi, iedevu strauji.
Neatceros otrajā ātrumā vai trešajā, bet mēs otrajā pazeminātā. Jā, un man pacēlās priekšējais ritenis uz augšu. Tas saucās ratā paraut. Ja? Es to negaidīju, ka tā būs. Ka tieši tā būs. Man sāk arī grīļoties, tā kā ne cilpām, bet tā kā pateikt, vilnītī braukt sāku, ja? Jā. Un tīri mehāniski no negaidījuma, no tā, ka es to negaidīju, man gāzi vēl vairāk iedevās, jo es tajā brīdī, kā lupatiņa karājos stūrē, ātrums palielinās, un es stūrē ieķēries, plivinos aiz moča. Es nezinu, trolejbusā tajā brīdī cilvēki aplaudēja, svilpa vai bija kaut kāda reakcija ovācijas. Bet tur lejā cirks bija īstais. Nenokrita. Ne, kaut kā noturējis, kaut kā vai tā gāze norimās, vai adaptējās ātrums ar griezi, ātrumkārbā, es īsti nezinu, vienkārši nolaidās lejā priekšējais, es atpakaļ tā kā uzlīdu no aizmugurē sēdētāja vietas. Pārrausos atpakaļ šofera vietā. Vadītāja vietā. Man bija atkal galvā divas domas, ko padomāja skatītāji, vai tas man sanāca nejauši, vai tas ir fails, vai es kā zinātājs to zīmējies. Bet tas bija mans pirmais un pēdējais kaskadieru triks. Es vairāk tā nedarīju. Es izlēmu aiziet neuzvarēts. Es izlēmu, ka es mocē arī nepirkšu vairāk. Pirms tam es taisījos pirkt. Izlēmu, ka kam man mocis? Kaut gan čiepām patika tajā laikā, tas bija diezgan liels uzvarošs, bet uzvaru pievilinošs moments, faktors. Ja tev ir mocis, kāda čiepa noteikti gribēs ar tevi pabraukt. Bet vienīgi, ja es pacelšu ratā, vairs aizmugurē vietas nebūs. Tur jau aizņemts. Tur jau šoferis sēž. Piedod, nevaru. Es ka nav vietas. Kā aizmugurējuši, ka tur jau šoferis sēž. Tur jau nav. Labs. Tādi mums motorolleru stāsti šodien. Čalis draugs redzēja, ka tu... Nē, tas bija tā kā vairāk aiz stūra, jo kojas aizsēdz ar nākošās sēkas. Ka tu viņam mociši tā uzrāvi. Es gan jau, ka izstāstīju. Gan jau, ka palielīties vajadzēja, jo tas arī nebija, neviens jau nezināja, cik es tur speciāli to darīju, cik nespeciāli. Jā. Bet tieši uz tā līkuma zemitāna zem tilta, ka griež mašīnas riņķī uz Dominu šodien, toreiz uz Vefu, tas līkums, un tur viens džekiņš gandrīz karotīti nolika, arī pazīstams, kurs vecāks bija. Kā viņam bija vārdiņš? Donis viņam bija iesauka. Un viņš tur ilgi paslim... Ar mociju vai ar mašīnu? Ar mociju. Kādas mašīnas? Mēs puikas bijām, mašīnas. Mašīnas senčiem bija labi, žigulīši un tādi visādi transportnieki. Tiešām labi, ja kādam bija, kuram nebija. Jā. Viņš ar mocitē līkumā neierakstījās un diezgan ilgi gulējās. Haris zinās, Haris mūs klausās, man liekas, man šķiet. Viņš dzīvoja blakus istabiņām kojās, tur, kur es dzīvoju. Es biju 421. istabā. Nē, 23. Ko es muldu? Ko tu muldi tagad? Kauns neatcerēties pēc 50 gadiem tādus ciparus. Jā. Kādā istabiņā dzīvoja. Jā. Tagad Harī raksti komentāros, kurš bija tas čalis. Jā, starp citu, tā arī bija, jo es atceros, ka mums bija sanāk tāda kā čupiņa ar daudz stāvinēm, divas tā kā tieši blakus, gar ielu gāja paralēli viena, otra, un tad sanāk kā T-veidā starp viņām, ne starp viņām, bet tā kā vēl un trešo piecēli, kas nāca perpendikulāri tām pirmajām divām mājām, daudz stāvinēm. Abas piecastāvenes, un abām laikam pa kaut kādi 5 kāpņu telpas, 4 stāvienes, 4 stāvi, sākot stāv pa 3 dzīvokļi. Un uz tām visām mājām stāvvietā bija, es nezinu, ļoti ilgu laiku, tur bija kaut kādas 4 mašīnas. Labi, ja. Jā. Man arī uz māju bija viena, divas. Jā, un tagad jāizbrauc, iebrauc tajā māju pudurī. Visus trotuāru ar ritentiņu uz bardūriņas. Jā, tur ir vienkārši viss. Tur pat speciāli sataisītas, tādas ir paplašinātas.
jo mašīna ir kļuvusi vairāk, bērnu ir kļuvusi mazāk, bērnu laukumiņu, kā saka, drusku pabīdīja tālāk, atņēma, kā saka, platību. Bērni neiet laukumos, nē, bērniem ir telefoni tagad, kādi laukumiņi, par ko mēs te tagad arī, beidz? Viss sakārtojas, viss ir balansā. Tur viss ir tātad nokrauts, viss ar mašīnām. Es atceros, tiem, kam mašīnas bija, tie bija kaut kādi tādi buģi, kas tirdzniecības pārvaldē, kas tādos amatos, kur mašīna kaut kādā veidā varēja nopelnīt. Jo oficiāli legāli mašīna maksāja 5-6 tūkstoši rubuļi, bet viņu nopirkt nevarēja. Trijāstāv bija rindā ļoti daudzus gadus, 8 līdz 10, nopietni. Jā, pa spekulatīvo cenu maksāja uz pusi dārgāk mašīnas. Volga līdz pat 20. Bet tu varēja dabūt kā ātrāk, jā? Jā, un atceros, tas smieklu rada Jānis Grudulis, tas, kurš liktenis saveda dzirdēt manu saksofonu spēli. Viņš arī pēdējos padomju gados nopirka Žiguli un caur Domes blatiem viņam palīdzēja Domes priekšsēdētājs Labs Korišs, Karro, viņam bija uzvārdiņš, kaut kādā veidā viņam izbīdīja, ka viņš iespēja nopirkt Žiguli. Atceros, balts Žigulis bija, un tas arī caur lielu blatu, i tad jau Padomju Savienības sabrukumā, tie jau beigās Padomju Savienības pašās. Iedomājies, kas darījās pašā plaukumā, kad kādi tur tās strāsķas latviski. Kaislības notika ap tādām mantām, dārgām un ekskluzīvām. Es domāju, tur daudz netīrību bija. Gan kukuļi, gan dāvaniņas, gan čomošanās un pirtiņas un kas tik vēl ne. Komunismu laiks skaitījās ļoti godīgs, kas vedināja uz vienlīdzību. Uz papīra skaitījās ļoti godīgs. Jā, bet patiesībā tur savas mafiozās struktūras un schēmas bija tās vēl. Jā, un Jānis Grudulis ar to Žiguli. Korupcija, man liekas, tur bija visaugstākajā līmenī. Bet tā saprot, skaitījās nedaudz tā kā ne korupcija, bet savādāk. Tas tādā aziātiskā līmenī, kur korupcija neskaitās kaut kas nosodošs. Tas skaitās kā dāvaniņa, pateicībiņa, kā draugu būšana. Korupcija tagad mūsdienās tāds... Blats laikam, blatu sistēma. Jā, blatu sistēma. Jā. Tagad korupcija kaut kas tāds nosodošs, izdomājuši, traucēja strādāt cilvēkiem, veidot attiecības savstarpējās. Korupcija viņiem iedeva tur rociņā, maciņā, aploksnītē un viss, korupcija. Jā, tur tie apmēri bija tik niecīgi, ka par korupciju... Ar mūsdienām salīdzinot, protams. Ar mūsdienām salīdzinot, jā. Lūk, Jānis Grudulis ar to Žiguli ļoti ilgi vēl braukāja, jau parādījās daudz ārzemju mašīnu pilsētas ielās. Viņš ne principa, bet pieķeršanās, ka viņš nopirka jaunu nulīti, sen lolotu, gaidītu pa dārgu naudu Žigulīti un diezgan ilgi braukāja. Es tā kā pateicu zoba pavilku, saku, tā kā laiks mainīt uz kādu Audi, kaut kā viņš tā atjokojās, bet jā, cilvēki. Jā, viņš jau ņēma, es domāju, ka viņam diezgan ilgi arī, tā kā bija ļoti labā stāvoklī. Tu pats, man liekas, to jauki teici, ja, ka Žiguļa saimnieks tikai zina, kā salabot mašīnu, nevis rūpnīca. Tā kā tas... Jā, un ko es gribēju? Žiguļi. 90. gados vēl daudz bija entuziasti, kas ar Žiguli braukāja, un tādi attaisnojumi lētie bija. Toties detaļas dabūjamas, toties var saremontēt, toties tas šitas, bet komforta jau tur, komforta palieku tur īstenībā nekad nav bijis un arī nepalika. Jā, stūres smaga. Jā, es pēc kaut kādiem gadiem, kaut kādu apstākļu vadīts, es iekāpu vai Opelis vai Golfs, tas bija kaut kurais, es neatceros, kaut kura, viena no tām vecajām, kas bija klasiskāk, kas bija kādreiz griezti, tas bija kaut kāds pīķis vispār. Un iekāpu un likās nopietni, tā kā vispār. Tas ir Golfs, tu Žiguli iekāp. Jā, bet tas uz Žiguļa fona tas likās kaut kas anormāls. Es atceros arī savas pirmās Inamarkas, kad es iekāpu pabraukt, vismaz pavizināties. Motoru nedzird, klusiņām iet, stūra viegli, griežās, nav luftes, iet taisni, negrabīsti tā. Kaut kas jau grabēja. Jā. Nē, basīgā tā skaņa, kad uzsitot. Viņa pat pilnīgi tāda likās patīkamā ausī. Jā. Tā kā nevis tā kā grabēja, ka visi bleķi tur tādi kā cirtieni. Es atceros savā bērniecības bosā Audi, ko viņš man iedeva pārbraukt. Man liekas, arī retā reize, ka es tiku pie ārzemnieka stūris. Toreiz jebkura ārzemju mašīna bija labāka par... Tajā laikā man sanāca iekāpt Moskvičā pajaunā. Tikko arī nopirkts,
pajauns gads, tur bija daži gadi. Lai ātrumu ieslēgt, tur bija, kā tas saucas, piezvani draugam vai, tur vajag trāpīt tajā ātrumā. Viņš tā kā par īņķi iet, tā kloķis. Un tad tu domā, tas ir pirmais vai trešais šobrīd. Tur interesanti. Nē, tad tur bija ieliec, un tad tā lēnām, lai sajūgu, ja tā kā uz slapšanu, trešais, tad ņem ārā vēlreiz mēģini. Un Moskvičam rādījos arī bija ļoti slikts. Uz ceļa vidus tu neapgriezīsies ar viņu. Viņš vienkārši kā skrējritenis, ja? Ne, tas skritumdēlis. Viņš tikai taisniet un nedaudz tā pa labi, pa kreisi var iekoriģēt. Tikai tik, lai noturētu uz ceļa. Tā bija tā padomju industrija, mašīna industrija, kas vēl sliktāk arī šodien ir tamdēļ. Visi šitie sapņotāji padomju, brauciet uz Padomju Savienību, brauciet, nejauciet gaisu, aizmirstiet latviešu valodu, lai jūs komentāros nejūt smaku. Lūk. Katrs pats savas laimes kalējas, vai ne? Oksimerons! Reizeknē bija mana mīļākā grupa, pat. Man liekas, sestdiena vai piekdiena, jo es Facebookā redzu video, un es tos video paklausos. Cilvēki atkal turpina filmēt ar mobiliem telefoniem koncertus, jeb koncertu fragmentus. Jā. Nebija tik traki. Ka tu palūdzi nedarīt to. Jā, man liekas, ka gan tu, gan es un vairāk kārt atkārtoti uzstājīgi mēs lūdzām. Nefilmēt lūdzu koncertos, neblamējiet savus elkus. Vai filmēt, nepublicēt. Kas par Jumprava bija Reizeknē? Jā, Jumprava. Nopietni? Jā, viņi dziedāja savas jubilejas tūres ietvaros, ja? Droši vien. Viņi dziedāja savas dziesmas. Tālu aizgāja brālis, ziemeļmeita. Jā, un ko es varu teikt? Man nepatika. Man vienkārši nepatika. Sanāk, viņi tevi nepārsteidza. Viņi tev pasniedza to, ko tu jau arī gaidīji. Jā, dziedāja tīrāk nekā, kad viņi Stamerienā uzstājās. Lūdzu, bija tīrāk, bet vietām bija slikti. Labi, ierakstīsim uz vecumu. Labi, veči nevelk. Ok, bet es dzirdu tās pašas skaņas, to pašu mūziku, ko es dzirdēju pirms 40 gadiem skaņu platēs. Veči, nevarat jūs kūbē sākt programmas visādas rīperi un pīperi un pārtaisiet savu soundtracku. Nevajag to pašu skanējumu, ko es platē bērnībā klausījos un pa virsu dziedāt kā karaoke. Bet kā tu domā, tā kā nomainīt instrumentus un visu vai skanējumu? Vai uztaisīt vienkārši tīrāku un tādu? Skanējumu nevajag aranžējumus mainīt, nevajag interpretēt, nevajag taisīt kaut kādu avangardas. Jo sādāk izmaiņas, tad ir tā dziesma vairs nebūs. Jā, bet skanējumu varēja ziemeļmētā, kur tu elektroniskā bass tādā. Kā to sauc. Es esmu mēģinājis imitēt un atdarināt. Varēja tā vietā plus vai arī ģitāru ielikt tādu fūziju, slāpēt to pecikātoru. Varēja bungu pamainīt, varēja to izmainīt skanējumu. Aranžējumu atstāt 1:1. Varbūt kaut ko garšīgāku pielikt, kādu klavierīti vēl. Nē, viņi stāv tieši tāpat kā pirms 100 gadiem. Visi katrs pie sava gludināmā dēļa, un solists stāv priekšā. Stāv priekšā un dzied kā zvaigzne. Pēter, es tādu nevaru paspēlēt ballīti, jo man visu laiku liksies, ka es stāvu pie gludināmā. Tu vienmēr, kad iekāps mašīnā, braucot uz balli, domās, es gludekli paņēmu. Labs. Tas ir labi. Man ir plus, man tā, mana sarkanā kāja, man ir, statīvs. Tev glāb. Uz X-veida statīvu točinā. Es pilnīgi nekad nebiju iedomājies tādu, ka pateici, pilnīgi acu priekšā tā arī ir, ka viņš izskās kā gludināmā. Paskaties 90. gadu ierakstus, kad uzstājās Elpa, arī Jumprava un daudzas. Ja? Viņi stāv vairāk pie sintezatoriem, tas skaitījās kruta, jo elektroniskā mūzika nāca iekšā, bija ļoti dārga un ar to tā kā zīmējās vairāk, ka tev ir sintiņi importa. Nosaukumi uz sāniem, Roland, Moog vai Mood, Yamaha. Zinātāji zina, atcerās. Tas bija ļoti stilīgi, un tagad, kad viņi gorā šodien mūsdienās izpilda pilnīgi to pašu skanējumu un tieši tādā pašā
skatuves scenogrāfijā. Nu, cilvēki aplaudē, cilvēki filmē, cilvēki priecājās. Es ņipaņemāju, vienkārši ņipaņemāju. Vieni halturē, un otri to atzīst, atbalsta. Nu, es nesaku, ka bija jāsāk svilpt tur, kaut kā ūjināt vai iet projām. Nē, bet nu, to tā kā zināt, saprast, ka tas nav cool. Nav cool. Čistā paņēma flešku, paņēma gludināmos dēļus un atbrauca uz goru, kur gaismas skaņa viss ir gatavs. Tu vienkārši tur stāvi un atstrādā savu. Jā, viņi dziedāja dzīvajā, bet tas man nepatika. Tas ir nožēlojami. It kā ko var prasīt? Nu, ko tu vari prasīt? Bet, nezinu. Tas nav forši. Tas nav līmenis. Tā var darīt. Ok, katram savs statīvs, krāsa un viss. Es saprotu. Ir dažādi leveli, dažādi līmeņi, bet man šķiet, ka tas nav forši. Tas ir neforši. Kam patīk, jā, bet, lai bauda, lai izbauda. Nu, redzi, kas ir jaunās dziesmas, jaunās tagad viņiem par vēlu kaut ko iekšā. Tagad, Viņi mēģināja. Ogres festivālā viņi dziedāja jaunās vēl sliktāk, vēl trakāk, un vispār tu neko nesaproti. Jā, nu jaunu kaut ko leģendārām grupām vispār, man liekas, kaut ko jaunu. Abba ir paskies iznāca jaunais albums, nu nevienam, man liekas. Nu, pārspļaus sevi sanāk, jā, latiņu. Tu pacēli un tu vēl pārlekt pāri. Bet, nu, redzi, baigi tā, nezinu, nu, radikāli mainīt arī nevar tās vecās dziesmas, jo cilvēks jau redz to skanējumu, ir pieredzis visu. Viņiem jau to skanējumu vajadzēja mainīt laicīgi, nu, teiksim, gadus 10 atpakaļ. Nu, kā tu saki, tad pamainīt svaigākus instrumentus. Nē, uz lielās priekšas varēja pielikt kaut ko garšīgu. Koncertam. Tieši koncertam. Nē, plati nevajag izlaist koncertā, jaunu. Nē, koncertā. Jā, bet starp citu koncertā arī tas ir, man liekas, pat ļoti welcome. Tāpēc, kad tu arī koncertā parādi kaut ko tādu, ko tu ierakstā, nu, cilvēks nav dzirdējis. Kaut ko jaunu, jā, tiešām. Es kaut kā biju nepareizi sapratis. Es domāju, ka tu saki, lai viņi tā kā arī ir, nu. Nē, ierakstu, ko tu ierakstu? Nē, priekš kām ierakstu. Ieraksts jau ir sen publicēts un izgājis cilvēku tautās, plauktiņos stāv, jebkurš var paklausīties vēl un vēl Jumprovas dziesmas. Bet tāpat šeit pirmajā stāvā, jā, pilnīgi tās pašas, tas pats sounds, tā skanējums, jā, nu pilnīgi tas pats. Nu nevar uzstāt. Šo koncertā es piekrītu, piemēram, ārzemēs, man liekas, ļoti liela daļa mākslinieku, piemēram, albumā skan tā, un koncertā ne jau tas, ka neatpazīstami skan, bet skan savādāk, interesantāk un vēl kaut kā. Nē, viņi arī brauc ar playbackiem, viņam arī apakšā kaut kādi vecie skanējumi. Tas pats Prodigy vai tik stāstīja, ne tā kā lielīdamies vai tā kā ieņirgdams, kā viņš sarkanajā laukumā uzstājās, un viņiem bija playbacks kompaktdiskā. Toreiz vēl nebija gluži elektroniskās ierīces attīstītas. Kompaktdiskā viņam bija, sauksim to par fonogrammu, bet pa cik viņi spēlēja virsū un tā, tas bija playbacks. Un viņš sāka raustīties. Labi, tajā trokstī tu varbūt nesapratīsi, jo Prodigy ir trokšķainā grupa diezgan. No, jā. Jā, bet Jumprova arī varēja kā playback izmantot veco, bet pa virsu laist, maukt, paņemt, izīrēt pāris ģitāristus vai bundziniekus. Kaut kāds bundzinieks man šķiet tur bija, bet tas ar tāds ļoti vizualizēts, ne, bet rekvizītiska izskata, mēbeles pēc. Skanējuma vispār nav. Viens no Aigariem, man liekas, spēlē bungus kaut kur es skaitos. Starp citu, jā. Pareizi. Nu, viens no Aigariem arī ģitāru spēlē, bet kur tur ģitāra? Kur tur kas? Un viens spēlē bungus. Jā, pārējie gludina veļu. Nē, visi tāpat laikā kaut kādā veidā gludina veļu. Nu, viņi imitē, ka viņi kaut ko dara patiesībā, bet es dzirdu, paldies, dārgie klausītāji, ka jūs uz telefoniem turpiniet filmēt, tomēr nepaklausījāt divus autoritīvus speciālistus. Mega autoritātes, kā saka, bizā autoritāte. Turpiniet klausīties, jo tā ir mūsu oksimorona maize. Mēs bez tā pēc tam nevaram vairs. Mums raidījumi sabruks kā smilšas pilsētiņas, ja jūs neturpināsiet mums liecības nest par to, kas notiek apkārt. Jā. Ko vēl gribētu teikt par Jumprovu vai par kaut ko tādu aizmirsu? Tā kā...
Ne, Jumprava rulē. Un tais pašās kojās mums bija gultas, krēsli, galdi arī, ja, un viens, es nezinu, kāpēc tīņiem, pusauģiem ir tāda attieksme, bet tam padomju, ja, kad viss nekam nepieder, krēslus bojā, apraksta, un viens uz sēž atnācis ciemos svešā istabiņā, pie Haramā liekas istabiņā, blakus manējai. Sēž un ar tasu priekšmetu vai īlainu vai neatceros, dermentīna mīkstais krēslus, atzeltne mīkstā un krēslus. Tas biroja veida tipa. Un viņš to tā bakstais neko darīja, tā tik. Paks vienkārši caurumus taisa te dermentīnā, bojā mēbeli, atbraucis pie biedrā istabiņā ciemos un vienkārši bojā. Un manā istabiņā arī bija aprakstīti krēsli ar atzeltne, ar visādiem ansambļu nosaukumiem. Ārzemju, importa un tur Depetsche Mode un bija uzrakstīts Depetsche Mode. Toreiz bija cool. un 3 reizes mini kādu vēl to grupu. Base. Nē, Ace Bace, tas bija stipri vēlāk. Nē, es esmu vecāks. To krēslus nepiedzīvoju vēl. Varbūt tika utilizēts uz to laiku. Lūk, uzmini, kāds vēl bija vokāli instrumentālais ansamblis Sumināts tajās kojās uz tā krēsla ar pildspalvu. Jā, un tur bija rakstīts, lai dzīvo, tulīt saņemšos, lai dzīvo Jumrava. Neuzmanības kļūda. Jā, un parakstījies Matīt. Nepatīk cilvēku emociju izpausmi, tā kā uzplūds, un viņš žāja, lai dzīvo Jumrava! Labais. Jā. Kāds garš etaps, ja? Kojas, motociklets, cilvēku savstarpējas attiecības, vairošanās, kniepšanās un Jumprava aizvakar Reizeknē. Domājies, kāds cikls. Tas kā filmā, ja? Viss notiek ļoti gari un plaši, bet izrādās, ka tas ir īsts seriāls beigās. Mana dzīve ir 3 minūtes lidojuma. Jā, tas ir interesanti. Cik ilgam ceļam kāpāt? Cik sērijas? 5 vai 3 bija? Man likās, ka 3, man šķiet, ka vairāk tomēr. Man liekas, ka 5. Sarot, tik nebija 5. Man pēc Mandeļa efekta likās, ka 3, bet es kaut kā biju uzgājis YouTube. Es neskatījos vēlreiz, bet vai pašķirsti neatceros, bet tur bija vairāk kā 3. Kaut kā mēs gaidām, kad Justīna noskīsies un sniegs savu feedbacku par šo filmu. Es savu emociju gammu, kā saka, jau nodevu klausītājiem. Nē, tiešām, jā. Kas starp citu režisors? Taču ne Streičs. Sieviete bija, es nemeloju. Vai šito gan mēs apskatīsimies? Man viens brīdis bija dzīvē, kad visas labās latviešu filmas, kā tik laba filma, man likās, ka režisors vienmēr ir Streičs. Tas arī viena brīža, kā teikt, sajūta. Tas ir Mandela efekts. Paskaties, kā es jau vārdu Mandela sāku visādi locīt, un viņš folklorizēsies, beigās būs Mandeļu efekts, beigās būs mans efekts, mandā efekts. Beigās būs tikai efekts. Jā, un tā tas dabā veidojās. Ne dabā, bet cilvēku komunikāciju dabā veidojas. Kad faks, bet kā kopējamo sauca? Fars? Faks? Kopējamo? Jā, un tas bija firmas nosaukums. Xerox. Bet tā bija firma, bet beigās visus kopējamo sauc par Xeroxiem. Jā, tāpat kā visi sautni biksīs par pamperiem. Jā. Pampers tas ir vienkārši uzņēmums, kas viņus viens no pirmajiem. Pat laikam viens no pirmajiem vienkārši viņi pirmie, kas skaļi ienāca. Tāpat kā GPT, pirmie ienāca un vislielākos laurus arī plūc procentu. Alois Brenčs. Alois Brenčs, jā. Vecais labais Brenčs, jā. Paldies Brenča kungam, paldies par šo jauko filmu. Jo visa Padomju Savienībā lielā kaifā bija un rakstīja vēstules, un viņiem patika tieši to 30. gadu filmas, jo latvieši daudz tādas filmas filmēja. Akmeņainais ceļš pie bagātās kundzes, tur, kur Bērziņš piedalījās, Andris. Jā. Kā vēl... Vecā zvejnieka Līgsda, man liekas, bija arī tas nav tas laiks. Varbūt, nesaukšu tagad gudroties, bet ļoti daudz. Klaus Mārtiņa daudz. Padomju Savienībai ļoti patika
Klaus Mārtiņ, man liekas par to pārējais periodu, kad jau revolūcija notika un Latvijas tauta pievienojās labprātīgā referendumu Padomju Savienībai. Jā. Jo es fragmentus meklēju priekš savā jaunā videoklipā pirms gadiem pāris. Labi skan, oksimorons. Jā, pāris gadi atpakaļ zināju, ka tā būs jauns videoklips. Pēters saka, man 2025. būs jauns videoklips. Jāpameklē kaut kas. Un es to paziņoju visā, jā, protams, būs. Jāpameklē kaut kas jau ir laicīgi. Nezinu, par ko būs, bet... Mārtiņa Klāva dēlu, es arī pašķirsties, meklēju kāzu sižetus. Tur, lai kāzas notiekās. Un es pie galdiem tiku, kur viņi jau padomju laikā apspriež, ko padomju vara šiem ir iedevusi. Un tur es neatceros... Propaganda, jā, kā saka? Protams, propagandiska filma, jā. Un ļoti patika tā aktieru maniera, kā viņi runāja un kā tas viss. Un kā es neatceros, vai tas bija Evalds Valters vai kāds no viņiem. Un tur tādā lielā sajūsmā, paskat, vai jūs varējāt kādreiz tā šampanieti dzert? Un padusēs visu rokas aizņemts ar šampaniešu pudelēm. Viņš tā galdiem tur ir. Jā, paskat, kā mēs tagad dzīvojam. Un tad viens saka, tagad katrā mājā ir televizoris un mēs varam skatīties visu, ko vēlamies. Šis viss stils. Un tad blakus tajā galdā pretī sēdēja bijušais saimnieks. Nu, kā saimnieks? Nu, mājas saimnieks. Nu, tu tā kā esi saimnieks. Pareizi, tu pļauj zāli, tu visu saimnieko mājā. Jā, un viņš arī. Un tas kapitāla vai buržus, vai ne, proletariāta tipā, neatceros, kas tas bija par aktieri. Un viņš sāk šim pārmest, ka viņam visu ir atņēmuši. Tagad paskaties, manas govis, viņš to domā kā kolhozu. Nevis viņa govis, bet vispār govis. Tagad manas govis stāv tavā kūtī, un ko tu tagad izdarīsi? Vai, kad tu viltīgs biji toreiz viltīgs, krāji naudu traktorītim? Pārmetums saimniekam, ka viņš bija viltīgs, tāpēc kā viņš optimizēja savu saimniecību, gribēja nopirkt traktoru, lai produktivitāte. Un tāda propagandiska filma, un kādi atkal bauri to visu ēda. Tas ir viltīgais saimnieks, paskaties. Un tagad visi kopējs un govis tur apsprāgušas viņa kūtī stāv. Kad es biju tais kolhozos, tur tiešām visiem viss vienalga bija daudz maz. Nu kā vienalga atbildība bija, protams. Galvenais daudz maz vienalga. Nē, kaut kāda atbildība bija. Tu nevarēji galīgi tur nosprādzināt ganāmpulku. Jā, šitas bija tas dripes tajā, tajos atmiņu tajās grāmatās. Viņš to momentu arī tur nedaudz dievs kāda nosprāga. Tur bija kādam par to ļoti smagi jāatbild. Tas, ka to paši sākuma gados. Tas nevienam neinteresē. Man māma par zootehniķi strādā. Viņa stāstīja, viņai arī zosu bariņš jaunu zosu nosprāga vai noslīka dīķī. Tur bija liela trobele. Zosis slīkst? Padaudz. Kaut kas... Tu ar gulbiem nejauc. Gulbi pelt skaisti. Zosis nezinu. Nu kā noslīka? Nu gan jau kāds negadījums. Vai notika kaut kas tāds, ka viņām aizgāja bojā katrā gadījumā. Jā, un viņa bija atbildīga, bet tikko pabeigusi Jelgavas akadēmiju un tā kā jauna un kaut kā viņa tas gāja secen. Nu kā, cietumā nelika. Tie 70. gadi jau nebija tādi, vai tajā laikā varēja, varēja tajā laikā par kaut kādu, tur jau tur ir ļaunprātība piesien, bet kaut kā to nonivilēja, kaut kā tas viss pagāja secen. Bet, bet privā saimniecība ar sociālo, ar kopsaimniecību, es domāju, vienmēr atšķirsies. Tu vienmēr būsi viltīgs un traktorīti pirksi. Traktorīti pirksi. Jā. Vai tas ir tas pats Honers? Tas pats. Lodes caurumies aizlāpīju. Vientulīgi vēji kauts, tā vilki kauts. Nāc, mīļais, mani vārdā sauc, nāc, mani sauc. Un tad tās vasaras, manas vasaras. Tas nav filmas, jā? No lapas krīt kā asaras. Tas no tās filmas vai nav no tās filmas? Tas ir jauts kaut ko?
nepazīstu to filmu. Es fragmentāri izgāju cauri. Tieši man iedūrās acīs šīs epizodes. Viņa tieši tajās kāzās bija tā kaut kura no mātēm dziedāja tieši to. Kā vientulīgi vējš. Lai paliek cilvēkiem arī uz to, ka vai nu mēs esam vēja grābšļi vai filma skaista un dziesma. Es domāju, cilvēkiem... Varbūt kāds mūs iespējā noskatīsies šo filmu. Mēs, kad paplašinām šaubu plaisu, tad tas paliek interesantāk. Tas ir daudz pusīgāk. Tad vajag pārbaudīt. Cilvēki ir pieraduši, ka viss jāpārbauda. Jā, ir tīpaši mēs, jā. Kaut kā. Man liekas, mēs esam tieši Mandalas efektu vai radītāji vai izplatītāji. Mēs pāri caur miglainām atmiņām kaut ko iemetam. Cilvēki sāk domāt, paga, tāda, man liekas, tā nebija. Vai bija? Mēs kādreiz pienāks laika ziņās sāks atsaukties uz mūsu informāciju. Raidījuma apsimērums bija teikts, ka... Nedod Dievs ārprāts, tie jābūt ļoti smagiem laikiem. Kaut ko tādu. Kur nu smagāk? Tagad ziņas jau arī principā no virsrakstiem veidojās. Un viens no otrā tās ziņas tā kā nečiepji, bet balstās uz ziņām, kuras jau sen nav pārbaudītas. Pārpublicē, un pārpublicē. Tas ir manipulācijas lauciņš. Jo ir tīpaši pasaules lielajos mediju tirgos, Krievijas, to, ko es saprotu, un visās ārzemju. Tur ir tik daudz manipulācijas iespēja, ka parasts cilvēks vairs netiks galā, kas ir taisnība, kas ir patiesība. Tas nav iespējams. Jo viens no manipulācijas veidiem – fiška. Krievu kaut kāds medijs kaut kur Amerikā nodibina ļoti mazu avīzīti ar 100 followeriem, 200, un iepublicēja kaut kādu interesantu faktu, kurš nav fakts, bet izdomātu faktu, ka tā vai tā un šitā un tā. Un pēc tam lielie Krievijas mediji sāk balstīties uz Amerikā publicētām ziņām, ka Makrons ir apprecējies ar vīrieti, ka viņa sieva ir vīrietis, ka viņš ir gejs patiesībā, ka viņš tāds muļļa un tāds un šitāds. Un tas ir balstoties uz ziņām Amerikā. Kurš tur pēc tam pārbaudīs kādām ziņām, kaut kādā avīzelītē maziņā tur. Tas ir tāds speciāli arī gājiens, spēcoperācija. Un ar ziņām mūsdienās ir vēl grūtāk kā agrāk. Agrāk, piemēram, arī iebaroja to, ko gribēja varenie. Gan totalitārās režīmos, gan arī jebkuros režīmos ziņas ir tās, kurām ir jātic, jo tev citu variantu nav. Tev nav iespēja aizbraukt, apskatīties, pārbaudīt. Jā, bet no otras puses mēs, man liekas, vienā vai tik nerunājām šo fenomenu arī padomju laika. Kā iesaukas pa pilsētām vienas un tās pašas spēles spēlē. Neviens taču instrukcijas nevadāja no pilsētas pilsētu. Taisīja kaut kādas bombačkas pēc vienas receptes. Un kaut kā viss tas pat bez internetiem, bez mobīliem, tāpat izplatījās pa visu. Varbūt garlaicīgāka dzīve bija. Pietika ar vienu pionieru, kurš atbrauc ciemos pie vecmāmiņas un aizved to tehnoloģiju uz Jelgavu. Arī, jā, kaut kādā veidā tas viss tika izplatīts un būts. Bet tāpat laikā atkal es gribēju pateikt, kad pieņemsim, ka tajā laikā bija neizglītotāki cilvēki, bet kritiskāki domājoši, manuprāt. Man liekas, stipri naivāki bija. Man liekas, ka naivāki. Skaties tagad tos nejauši gadās padomi, pēdējo gadu, kad filmēšana kaut cik vairāk izplatīta bija viedokļu apmaiņas vai spriedelējumi vai tukša pļāpāšana, maigi sakot, diezgan pastulbi cilvēciņi, panaivi. Tu šodien tāds maigs mums esi pēdējā maigi izsaka. Es maigi saku, bet maigs es neesmu. Paskaties vecos humora vakarus, gan latvieši, gan krievi. Gan humora vakars bija latviešiem, krieviem bija krugi smieha. Un, kad tie fragmenti man atnāk Facebookā vai kur komentāros raksta fenomenāli, vot toreiz, kādi aktieri, kādi šausmas, cik zemu, cik naivi par kaut kādiem konserviem, par kafiju, par ēdienu, par kādām apģērbiem smiešanās. Tie bija refleksi, tas deficīta laiks, un cilvēki triģerēja un reaģēja uz to, kā viņiem nav, un tas ir baigi smieklīgi. Ka paskaties, mēs zinām, ka kaimiņam ir kafija, jo viņš ieslēdz kafijas zirneviņas un visas kāpņu telpas skan, kafijas zirneviņas, maļ kafiju, ak, tu buržujas, šitais, naivi, tādi neattīstīti, bet
ne duraciņi, bet naivi, vientiesīgi. Kafijas zinājums, mazliet asociācija ienāca mamma pūdercukuru taisīja. Es arī taisīju, es pa virtuvi, kamēr vecāku mājās nav arī saimniekoju un visādas čakarēju tur, jā, es ar to darīju. Tas bija labs. Es ko tik tur neliku, es arī ķīmi plasmasas liku iekšā un, kas sanāks, eksperimentēju. Jā. Tad tu biji tāds kārtīgāks eksperimentators. Topošais inženieris, un lūk, es esmu jūsu priekšā, klanos. Man bija vēl tas, kur uz gāzes plīst karotē cukurgailīti taisīt, ieliki cukuru, nedaudz ūdeni, un tad, kamēr izkamēr kam tu to stāsti? Visi to zina. Man nekad nesanāca, man ir pārdeg. Piedega atceries, jā, un galvenais, nekur es jau nedzesēju nekādu, vienkārši noliku atdzesēju, un nevis tā kā citi vēl, lika iekšā tur kociņu vai sērkociņu, piemēram, tad atdzesēju strauji, tik izlauž ārā no karotas, pēc tam staigāju. Es vienkārši karotu ieliku mutē un laiziju. Tev tā labi. Karotai apdegusi apakšā. Mēs uz pannas to pašu. Mēs uz pannas tieši to pašu darījām un diezgan lielā apjomā, un tad bļodā lielā porcelāna, ne porcelāna, tajā ķeramiskā trauka, ja. To visu ielējām, un tas viss sastinga, un attiecīgi vairs dabūt ārā, nekā nevarēja. Jā. Un, protams, ka vecāki bija dusmīgi un nācās sadauzīt to trauku, lai varētu karameli vai cukuru to nosēdumiņu, vai kā pareizi pateikt. Produktu, lai dabūtu ārā. Un es tagad pēc daudziem gadiem padomāju, taču varēja ar ūdeni izkausēt viņu. Izšķēdīt, jā, izšķēdīt, ielikt vienkārši ūdeni, lai viņš pa naktī miekšķējās un tas vienkārši izkustu. Un es tagad tikai to sapratu, ka nevajadzēja daudzīt to trauku. Labi. Jā, iedomājies, cik gadiem bija jāpiet, lai saprastu. Es par ko saku, mēs bijām vientiesīgi padomju cilvēki. Mēs daudz ko nesapratām. Tiešām. Lifehacku nebija YouTube'ēs, Facebookos. Es tagad acī piesienu ļoti daudziem, kā tur var izurbt caurumiņu sienā, lai nenokrīt putekļi pa visu māju. Kā var naglu tā, lai pareizi tur skrūvi izdabūt ārā, vai tādas neiespējamās misijas, kuras izrādās ļoti vienkārši paveikt ir. Jā, un starp citu, kaut kādiem vienkāršiem instrumentiem, kur vienmēr es domāju, kam tā gropīta, kam tas, izrādās, ka visam ir savs nozīme. Jā, to kā muļķis tur izmanto kaut kādā cirveidīgajā veidā to savu instrumentu, un tev liekas, pat raidījumu par DV eļļiņu, zini, kur pūš un špricē. Jā, VD40. Un tur arī vesels lifehacks ir, ka tur tāda strīpiņa, kad, ja viņi sāk uz beigām iet, viņu vajag pagriezt leņķītī uz to strīpiņu, un ka tu vēl vari tos atlikumiņus tieši tajā vietā, vēl tev paliek tā eļļa, ja tev viss galīgi beigusies, vajag ļoti. Tad tur vajag, var sakot, tur bija par aerosoliņu pūšamo vairāki padomi, kā viņu pareizi un forši lietot, efektīgāk. Nē, mūsdienu informatīvais laiks ir daudz interesantāks un labāks. Mēs tuvojamies maksimālajam progresam, kas beigsies ar sēnīti horizontā un pēdējām sekundēm, kur tu atcerēsies, kāpēc to pirki motorolleri, pa cik, priekš kam. Jā. Būšu paspējis izbraukt vismaz. Jā, to arī atcerēsies, jā. Ka tu paspēji izbraukt, jā. Jā, tā kā tā. Es vēl vienu apņemšanos apņēmos. Es kaut triepienu uztaisīs uz glaznes kaut vienu. Nē, tā ir vecā apņemšanās. Ko tas tagad? Ko mēs par vecām lietām? Ko tu tagad vecās lietas, jā? Cilāt, jā. Okay. Triepiens kaut kāds, kā labu vārds izklausās triepiens. Jā, uztriepe. Es gribu Raimundo Paulam pogas izgriezt un uztaisīt, neuzkomponēt, bet uzaranžēt dziesmu manai dzimtenei. Lūk, tas ir liels izaicinājums, tas ir liela bezkaunība no aranžētāja puses. Neteiksim atbildība, nesauksim, kas to tagad darīs tā. Bet patiesībā tev ir cik palikuši 3 gadi tam līdz tam vairs, lai dziesmu sākos tieši tavu aranžīju izpildu. Es vienmēr esmu, novērtējis tavu optimismu. Gan jau, nedzen zirgu, nestrep karstu, nelaizi karstu karameli, aplaucēs mēli. Mēs vienkārši tie ir tikai 3 gadi, tas skaties. Tas nav daudz. Bet es uztaisīju... Jaunajam klipam tu skaiti materiālus Vācijā jau pirms 2 gadiem. Jaunais klips tas ir pirms 2 gadiem. Tas ir pagājis. Vāc otrs jaunajam klipam. Kurš iznāks šogad.
Lūk, un es jau uztaisīju uz skeletu šai dziesmai uzmetumu un formu un viss, un skan ļoti labi. Man patīk. Es redzu, nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873. gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Es pagaidām egoistiski izbaudu pats šīs dziesmas spēku, enerģiju. Es dzirdēju drusciņu fonā, vai mēs sazinājāmies, vai ne pirms Oksimorona vai kā? Kad mēs sazinājāmies, un fonā dzirdēju, ka tu kaut ko pie tādu dari. Nu jā, jā. Milisekundes esmu dzirdējis kaut ko, un tā visu. Jā. Bet, izpratni man neizveidoja, bet nu jā. Dziesma ir korim, nezinu, vai domāta, vai kora izpildījumā nosēdusies tautas apziņā, bet es viņu vairāk uztaisīšu kā nedaudz solo, bet ar attīstību uz to, ka pievienojas arī koriskāk un beigās kulminācijā koris. Cik saprotu, tu, kā saka, meža parkā arī pats gribi Sofiju. Jā, es uzprasos, es tā kā dodu mājienu, dodu zīmi, kā es. Nē, nu skaidrs, ka... Cik kā saka, dodu zīmi, nu, būtu jau tomēr normāli, ja pats autors, kā saka, to dziesmu arī nodzīvē. Skaidrs, kur ir meža parks, kur es, saprotu, kilometri, akcentus jāsaliek ir, jā, kur ir meža parks, kur es, kurš ir zemāk, kurš ir augstāk, jā, leveli jāsaprot ir, jā. Un tā kā mani nepaņems, es aiziešu beidzot uz dziesmu svētkiem, nopirkstu biļeti pa 300 eiro VIP zonā, un ar mobilo telefonu iziešu ēterā šīs dziesmas laikā un vaipstīšos un taisīšu seju tādu. Un tad ko man to darīt? Jā, un ko man tagad to darīt? Nu, šitā tā es tā noteikti izdarīšu. Labi, es gribētu... Jā, nu es netērēšu 300 eiro, protams, lai stāvētu to blakus un skatītos, kā to darīt. Tas jau gan jau būs pēc tam publiski pieejams. Nu, pēc tam visi stāvēs blakus. Jā. Lai iedod pa ķobi, pa tauri. Stāvēs rindā pat, ja nevis blakus. Pēters saka, šodien nepietiks, es vairs nevaru, man vēl džēlos rīt, nāciet pārējie, nāciet rīt. Labs. Nu ko, apaļojamies varbūt? Varam apaļoties, protams. Jā, nu, kaut kādu novēlējumu, ceļamaizi, ceļakāju. Bet pagā, mums taču beidzot sponsors parādījies. Mēs to zinām. Aldis reklamē. Nē, mēs to nezinām. Alu gaišo. Es? Jā, tu. Katrai grūtai darba dienai vajadzētu beigties ar kaut ko gaišu. Bet varbūt ar tumšu. Vai ar sarkanu? Galvenais, lai tā beidzās ar kaut ko patīkamu. Miestiņš, vieta, kur alus apvieno. Tu saņem pa kluso milzu naudu. Bet tev neko nesaku. Un man neko nesaki. Tu skaties, pēc motorollerus vien pēc otra, vizinies naktī, tev gulēt nevajag, strādāt nevajag, tev naudas ir daudz. Jā. Un tagad mēs esam bagāti. Nu kā viens ēd tīteņus, otrs gaļu. Viens ēd kāpostus, otrs gaļu. Jā, vidējais ēdājs ir tīteņi. Tā, kas ar to arī gribēja apsveikt. Kā Birkaus teica, ka Birkaus, kad Birkaus bijušais ministrs prezidents Latvijas, kad viņš aizgāja bada streikā, viņš protestēja par to, ka viņu pedofīliju apsūdzēja. Atceraties, neatceraties? Jā. Un viņš pat ūdeni laikam nedzēra. Un tad atnāca ciemos pie viņa Gavrilovs Aldara šefs. Viņš bija tāds mediju frontmens no Aldara. Viņš savā krievu akcentā, viņam bija tas šarmantais krievu akcents, viņš saka, alu jādzer. Nu, lūk, dārgie. Jāsaka, ūdenī var nedzert, bet alu vajag. Jā, dārgie draugi, nedzeriet alu daudz. Jā, ūdens ir veselīgi. Lai ir forša nedēļa un piepildīta, un tiekamies pēc nedēļas. Jā. Turam buru. Jā, rakstiet kaut ko komentāros. Nerakstiet. Un paldies visiem, kas jau raksta. Domājiet līdzi, domājiet.
Jā, turam buram. Atā. Vienu šampīzeri! Bet vai tu savā laikā varēji atļauties tādas kāzas? Vai tu varēji dzirdīt savus viesus ar šampanieti? Un vai televīzors tev bija un vispārīgi? Nevēlnā! Jā, tu biji slīpēts, tu krāji naudu traktoram. Bet šodien tavā kūtī stāv manas govas, un kūts arī ir mana. Kaut ko es jūs jums teikšu. Oksamara